Kā jau tika solīts, mums tagad katru nedēļu mūsu Facebook slēgtajā veselības centra Medivs Plus S grupā tiks ievietoti mazi vingrojuma kompleksi, ieteikumi, padomi. Kā arī jūs varat rakstīt jautājumus, uz kuriem tiks atbildēti arī šajā slēgtajā grupā, un arī tiek aicināti pievienoties arī pārējie cilvēki, kuri vēlās apmeklēt mūsu slēgto grupu un vērot šos vingrojuma kompleksus un varbūt arī noder arī. Ja? Šie vingrojuma kompleksi būs dažādi, gan pie dažāda veida problēmām, gan arī vienkārši varbūt veselības profilakses uzlabošanai arī, ja? Un arī sēdošu darbu darītājiem. Un arī, protams, būs arī šie vingrojumi. Sēdus nāksim ar taisnām kājām, muguriņa taisni, pleci brīvi, sevi pilnīgi mēs atbrīvojam, ja? Rociņas gar sāniem. Un pirmais vingrojums būs šāds, ka mēs tā kā to iegurni atceļam no grīdas, it kā pakāžoties uz otru pusīti, un tad lēnām sevi nolaižam, un tad otru pusīti nedaudz atceļam un nolaižamies lēnām lejā. Atceļam sevi nedaudz un nolaižam lejā vēlreiz. Atceļam sevi un lēnām nolaižam lejā. Un ejam vēl 8 reizītes, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā. Otrais vingrojums rokas balstā aizmugurē. Mēs noliekam plaukstus tā kā skatoties uz aizmuguri. Kājas mēs saliecam ceļos. Ja? Un tad abas kājas gāžam uz labo pusīti un nākam atpakaļ pie sevi. Uz otru pusīti un nākam pie sevi. Un atkal ejam uz vienu pusi un ejam uz otru pusi. Šeit mums ir ieelpa un izelpā mēs gāžam. Šeit ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Un ejam vēl 8 reizes, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā. Nākamais, kreisā kāja mums taisna. Labo kāju mēs tā kā aptveram, vienu roku tā kā pie ceļa, un ar otru roku mēs tā kā paņemam pie pēdas potītes. Mugura taisna, un tad rotējam uz sevīm un nedaudz no sevīm. Uz sevīm kāju un no sevīm. Uz sevīm un no sevis. Un vēl 5, 4, 3, 2 un pēdējā. Un iztaisnojam otru kāju, tāpat tās arī uz sevīm, no sevis. Uz sevīm, no sevis. Uz sevīm, no sevis. Vēl 5, vēl 4, vēl 3, 2 un pēdējā un lejā. Tagad izmantosim šo blogu vai mājās varbūt tās kādu grāmatu. Liekam starp ceļiem. Rokas atkal balstā aizmugurē mēs ejam. Nedaudz sevi piepaceļam un uz papēžiem mēs ejam. Ja? Un ejam uz vienu pusi, uz vidu, uz otru pusi, uz vidu, uz vienu pusi, uz otru, tad šeit ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Un vēl 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā. Un lēnām nolaižamies lejā.
mēs mēģinam atkārtot katrs uz vienu pusi 10 reizītes un 10 uz otru pusīti. Ja? Nākamā pozīcijā mēs iesim četrāpus. Tātad paņemam, izmantojam arī šo blogu. Tad labo kāju mēs liekam uz tā bloga. Un otra kāja mums ir lejā. Ja? Un tad kreiso kāju mēs nedaudz atceļam no grīdas un lēnām laižamies lejā. Atceļam nedaudz un lēnītiņām laižam lejā. 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā reizīte. Un tad mainīsim, ejam otru kāju liekam, ja? Otra kāja mums ir lejā uz grīdas, tā lai mugura arī mums ir taisna, mēģinam noturēt. Un arī tad nedaudz atceļam un lejā. Atceļam un lejā. Atceļam un lejā. Un vēl 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā. Nolieksim tagad malā. Mēs esam četrāpus, kājas plati, rokas arī, mugura taisna. Un ar kreiso kāju uz priekšu, tā kā solīti izliekam un nākam atpakaļ. Un celīšus mēģinam saglabāt plati. Ja? Tad uz priekšu kāju liekam un nākam atpakaļ. Uz priekšu un nākam atpakaļ. Uz priekšu un nākam atpakaļ. Un vēl 5 reizes, vēl 4 reizes, 3, 2 un pēdējā ar otru kāju uz priekšu un nākam atpakaļ. Uz priekšu un nākam atpakaļ. Vēl 5, 4, 3, 2 un pēdējām. Ja? Mēģinam ar katru kāju 10 reizītes mēs izpildīt. Nākamajam vingrojumam mums būs nepieciešama šī mazā vingrošanas bumba. Ar labo celi mēs nākam uz bumbas, ja? Un otra kāja mums ir lejā uz grīdas, arī mugura taisna. Un tagad ar labo kājas celi mēs spiežam bumbā iekšā un otram 5 sekundītes. 1, 2, 3, 4, 5 un atbrīvojam. Un atkal spiežam, turam 1, 2, 3, 4, 5 un atbrīvojam. Vēlreiz spiežam 1, 2, 3, 4, 5 un atbrīvojam. Un tad nāksim liekam zem otras kājas ceļa un to pašu mēs daram ar otru kāju. Spiežam 1, 2, 3, 4, 5, atbrīvojam, vēlreiz spiežam 1, 2, 3, 4, 5, atbrīvojam un vēl 3 reizītes spiežam 1, 2, 3, 4, 5, atbrīvojam, vēl 2, 1, 2, 3, 4, 5 atbrīvojam un pēdējā reizīte 1, 2, 3, 4, 5 un atbrīvojam. Un bumbu noliekam malā, kāju ceļi plati. Mēs sēžamies, rokas uz priekšu un sevi pastiepjam mēs. Ja? Un noturam sevi pastieptā veidā. Nākamā pozīcija būs guļus uz muguras. Iesim tā. Tagad bumbu mēs liekam starp ceļiem, rokas gar sāniem, abas kājas mēs paceļam augšā un tā, lai mugura mums ir piefiksēta pie grīdas mums ir. Ja? Un tad starp ceļiem mēs ejam
saspiežam bumbu un atbrīvojam. Ieelpa un izelpa, saspiežam un atbrīvojam. Ieelpa, izelpa, saspiežam, atbrīvojam. Un vēl 5 reizītes, vēl 4 reizes, vēl 3, vēl 2 un vēl 1 reizīti. Pie šī vingrojuma, ja kādam ir grūti ar tām kāju noturēšanu augšā, viņu var arī vienkāršākā veidā, ka kājas ir lejā uz grīdas, ja, saspiežam bumbu starp ceļiem un atbrīvojam. Tad saspiežam starp ceļiem un atbrīvojam. Tas ir tā vienkāršākā veidā. Ja? Tagad bumbu noliekam malā, ejam labo kāju pastiepjam, otru kāju mēs iztaisnojam uz grīdas paturam. Un tad samainām kājas, kad mēs iztaisnojam otru un pie sevi. Un tad pie sevīm abas un tā kā nedaudz pašūkojamies uz vienu sāniņu un uz otru sāniņu. Un pa vienai kājiņai nolēžamies lejā. Nu ko, tas arī šodien viss. Paldies jums par uzmanību. Ceru, ka jums šis noderēs. Un tad līdz nākamajai reizītei.